Šodien mums ir īpaša diena. Zināt, kāpēc? Kurš zina 2 iemeslus? Dievs ir labs, viens saka. Tas ir viens iemesls īpaša diena. Amen, amen. Tas kungs ir. Kā lūdzu? Jā, šo svētdienu. Mēs jau pagājušajā svētdienu viņu ielaidām Jeruzalemē. Bet patiesībā viņš iegāja 2000 gadu atpakaļ. Un šāda diena otra visumā vairāk nebūs. Nekad. Lieldienas. Visumā otrais tādas nekad vairs nebūs. Un vēl īpaši diena, kad stunda bija jāpagriež. Atceraties? Un tā sagriešana varētu būt. Ja būtu tā stunda tā kā ātrāk, ja, tad es domāju, ka visi 10 būtu šeit. Bet iznāk, kad bija jāgriež uz priekšu, jau kā bija. Tātad 12 atnāks. Nē. Vajadzēja būt 10? Nu. Vajadzēja būt 10 jau, ja? 12 jāienāk, ja? Nu, redziet. Beidzot mēs tikām skaidrībā, ja? No 10 līdz 12. Labi, mīļie. Katra diena ir īpaša, amen? Un tas kungs saka, rītdiena mums nepiedara, ja? Rītdiena mums nepiedara. Un ko mēs šodien varam izdarīt labu? Neatliec uz rītdienu. Ja tu šodien vari piedot, piedod. Ja tu šodien vari mīlēt, mīli šodien. Es gāju pa kādu, neatceros, un es tā domāju, man tā bišķiņ tā kaut kas iedūrās sirdī, un es tā uzreiz iedomājos tādas domas. Kāpēc visi mīl mirušos? Tad nes ziedus, tad raud, tad cik labs bija cilvēks, kāpēc to dzīvojam nevar pateikt? Kāpēc to nevar pateikt saviem mīļajiem, kas ir apkārt? Šodien, šeit, tagad. Tad parāda viss jūtas. Viņš jau vairs neredz. Viņam jau vairs nevajag. Un mēs šodien esam nākuši pie dzīvā Dieva. Mēs šodien nepielūdzam kaut ko, kas nomiris 2000 gadu atpakaļ, kā pasaule domā. Mēs esam nākuši pie dzīva Dieva, lai pateiktu viņam, kungs, es tevi mīlu. Es tevi mīlu. Jēzus jautā, tas nav banāli. Jēzus jautā šim raupjajam zvejniekam. Atceraties. Sīmon Pēteri, sastrādātām rokām. Ziniet, kā jūra padara rokas rupjas, zinat? Jūras ūdens sals, tā kā smilšpapīru, tad, kad nolaiž, kur nav skāries jūras ūdens, tā kā smilšpapīru nobrauc šim raupjajam vīram, vēju apūstajam. Jēzus nesaka, es tev došu āmuru un tagad skaldi grēciniekus. Jēzus saka, Sīmon Pēteri, vai tu mani mīli? Ai, mēs vēsa latviešu tauta, mēs jūtās neizbraucam. Bet visi grib būt mīlēti. Ir tā. Un ja to nesaņem, nezinu, kāpēc parādās skāps, ģīmītis, slikts garstāvoklis. Kāds tev nav parādījis? Vai laipnību? Un Dievs mums ir parādījis milzīgu žēlastību. Mums ir to jāzina. Dievs mums ir parādījis milzīgu žēlastību. Kāda viņi ir? Kāda viņi ir? Viņš samaksāja tavu parādu, tu to zini? Ei, tu kas tici, pacel rokas tici. Tie, kas tic, paceļiet rokas, kas tic Dievam, paceļiet rokas. Nekautrējieties. Man vienmēr nepatīk celt, kad liek pacelt. Bet tagad es prasu paceliet, kas tic Dievam. Es tev kaut ko pateikšu personīgi. Viņš ir samaksājis tavu parādu. Ja tu tici, arī bankā. Viņš ir samaksājis tavu parādu. Kaut tu spētu ticēt. Ei, viņš ir labs. Viņš tev ir dziedinājis. Tu ticīgais pacel roku, viņš tev ir dziedinājis. Kaut tu spētu ticēt. Viņš ir piedevis tavu noziegumu. Ei, ticīgais. Kāds ir tavs noziegums? Tu nevari piedot. Tu nevari mīlēt. Tu negribi dzīvot. Kristus saka, es tev piedevis, tāpēc nācu.
Viņš tev ir piedevis. Viņš ir labs. Viņš ir labs priekš tevīm. Viņš reizē ir kungs un valdnieks. Viņš reizē ir ķēniņš un pavēlnieks. Un viņš mazgā mācekļiem kājas. Tik zemu noliecās. Tur no augšas nokāpa zemē un nomazgāja kājas zvejniekam. Manas kājas, manas nē. Es neesmu cienīgs, kad Mesija un kungs man mazgās kājas. Ja es tev nemazgāju kājas, zinu, un es tev pateikšu. Tev ir grūti gan ņemt dāvanas, gan grūti dot dāvanas. Un grūtāk ir ņemt nekā dot, jo man ir grūtāk ņemt nekā dot. Mazgāt kājas ir ņemt no kunga, pieņemt, ka viņš mazgā kājas. Man nekad mūžam tu nemazgās. Ja es tev nemazgāšu, tu nebūsi debesu valstībā. Mīļie, tev piedāvājums šodien ir spēkā, bet ja tu neesi spējīgs to paņemt, nav priekš tevis. Nav priekš tevis. Tu šodien esi dziedināts, ja esi brūcējis 2000 gadu atpakaļ. Vai tu spēji tam noticēt? Kristus saka, kaut tu spētu noticēt. Mēs šodien esam nākuši pie tāda Dieva. Un, ziniet, ticība bieži mūsu gadījumā, itin visu gadījumā, viņi ir aprobežoti. Ziniet, ar ko? Sākšu ar tādu negantāko piemēru. Man kaimiņi saka. Es saku, kad jūs nāksiet uz draudzi kaut kur pie Dieva, kad meklēsiet, mēs tai augšu baznīcā 2 reizes gadā. Augšu baznīcā 2 reizes gadā. Es mīlu Kristu 2 reizes gadā. Sieva vai vīrs pie tevīm atnāk 2 reizes gadā. Kā viņš mani mīl, viņš 2 reizes gadā pie maniem atnāk. Tur, man liekas, jābūt ir 5 reizes Jelgavā vienā dienā, lai tam noticētu. Es Jelgavu pieminu, Jelgavā ir cits iestādes arī, bet mūsu Kurzemes pusē mēs lietojam šo terminu. Viņš mīl, viņš ir samaksājis. Un tāpēc tajā dienā, mīļie, kad mūsu mīlestība būs mīlestība, kad mūsu mīlestība kļūs par mīlestību, tu būsi dziedināts. Tu saņemsi visu Dieva pilnumu un visu Dieva svētību. Amen? Amen. Un mums nav jāsaka, kā daudzi saka, tas jau bija toreiz. 2000 gadu atpakaļ viņš dziedināja, viņš palīdzēja, tagad jau, ko tad tagad? Mums tik atliek palasīt Bībeli un reliģiski salikt rokas un teikt, tas bija toreiz. Nē, tas ir šodien, šeit un tagad. Šodien, šeit un tagad. To var piedzīvot Dieva tuvumu, to var piedzīvot visu Dieva pilnumu. Lūk, ko Kristus dara un ko viņš ir izdarījis priekš tevīm Golgātā. Mēs šodien pateiksimies Dievam. Ka mēs esam aicināti un ka mums bija tik daudz saprašanas, kā atsaukties. Vai tam vajag lielu gudrību, lai atsauktos? Mēs esam aicināti. Aicināti, starp citu, ir visa pasaule. Jūs to zinat? Visa pasaule ir aicināta pie šīs svētības avota. Kā jums šķiet, cik ir atsaukušies? Pilsētā dod pa brīvu kartupeļus. Es domāju, aiziet vairāk nekā uz baznīcu, kur dod pa brīvu mūžīgo dzīvību. Es mīlu Kristu, aleluja. 80% latviešu mīl Kristu, aleluja. Dod par velti kartupeļus rindā stāvētu. Mēs nezinām, kas ir mīlestība. Mēs alojamies kā tauta, dažkārt kā draudze, un dažkārt paši savā dzīvē. Arī tie, kur domā, kad ir viss, Dievvvārds nekad nemelo. Un ja ir rakstīts,
ja tu ticēsi tā, kā rakstos sacīts, tad no tavām miesām plūdīs dzīvās ūdens traumas. Amen? Amen. Lūk, kas ir rakstīts. Un mums nav jāizdomā. Es jau 2 reizes nedēļā biju uz baznīcu, ir jābūt kārtībā. Es pārdomāju kādas lietas, ziniet. Es pārdomāju kādas lietas. Un tad, kad es visu esmu izdarījis, kā es domāju, es izdarīju pareizi, tā kā rakstīts, izdarīju. Un ziniet, ko tad Dieva gars runā? Es jums pateikšu. Tad Dieva gars runā, vai es pareizi domāju par saviem brāļiem, vai es pareizi pret viņiem izturos savā garīgajā līmenī, ko jūs neredzat. Vai manas domas ir svētību domas? Vai valoda, ko es runāju, vai tā ir svētību pilna valoda par jums, mani mīļie? Un Dievs saka, tu vari stāvēt uz galvas 24 stundas dienā, bet ja šis garīgais tev netiks piedzīts klāt pie gavēšanas, pie lūkšanas, pie lasīšanas, pie staigāšanas, nekas nebūs. Tā būs tikai reliģija. Lūk, par ko mēs runājam. Un ja es jums saku, tad tas nav, es esmu kristietis, jo svētdien nevis baznīcu. Ticība ir dzīvesveids. Ticība vai kristietība ir dzīvesveids. Un ja viņš ir savādāks, tad mēs baudām, mums ir iekšēji cerība, bet es nevaru pateikt, es nevaru ielīst tevī, es varu runāt par sevi. Es varu runāt par sevi. Tad, kad mēs ļoti cenšamies. Mēs esam spējīgi, katrs viens. Un nesaka, es neesmu mācītājs, es neesmu pravietis, es nezinu visu zelta pantus, nesaki. Katrs viens var kļūt par varoni Dieva lietās. Katrs viens. Katrs var sasniegt zināmus sasniegumus sportā. Katrs. Bet viņam ir jātrenējās. Labi, viņš nebūs pirmais vai olimpiskais čempions, bet viņš sasniegumus gūs. Viņš trenēsies. Un tā ir tieši tā. Apostols Pāvils salīdzina draudzi un kristietību ar šo disciplīnu. Es trenējos. Es valdu pār sevīm. Šodien mēs atkal runāsim par ķēniņu un Kristu. Ne tālajā Jeruzalemē, bet vai viņš ķēniņš sirdī. Jeb tu joprojām valdi. Ķēniņš saka, dari tā. Tas bija 2000 gadu atpakaļ, to malā. Es zinu, kā jādara šodien. Ķēniņš saka, dari tā. Tas man šodien nav izdevīgi. Es darīšu tā. Bet to es ķēniņš. Bet es darīšu, kā es gribu. Lūk, par ko es runāju. Par kompromisiem. Pilna pasaule kompromisu. Pilna pasaule ar pašizdomātu kalpošanu. Pilna pasaule ar sagrozītu mācību. Šodien nedarbojās tā, kā vajadzētu. Tas bija toreiz. Nē, tas ir šodien. Bet pie pareizas attieksmes. Pie pareizas lietošanas. Zālēm nāk līdzi recepte, lietošanas daudzums. Kā viņas lietot? Man dienā jāieņem 10 tabletes, lai gadījumā es neaizmirstu, es uzreiz un vedu uz ātro palīdzību atkačāt. Es jau gribēju kā labāk. Nē, tā kā vajag. Un mēs mēģināsim, mīļie. Un tā kā vajag, es jums pateikšu šodien, lai tie ir tavi vārdi, kas iziet no sirds, ja tas ir iespējams. Kristu, šķīsti un mazgā mani. Šķīsti un mazgā. Lai Dieva gars var parādīties. Tur, kur sanāk Dieva bērni. Pēc rakstiem, pēc apostoļa Pētera 1. vēstuli, 2. nodaļas, kur tiek uzcelts šis garīgais templis no dzīviem akmeņiem. Un kad šie akmeņi ir salaisti kopā, tā kā tas veido sienu, celtni, salaisti blīvi kopā, pieslīpēti, piestrādāti, uzbūvēts templis no Dieva bērniem, kur starpā nav ienaidis ķildes,
tad tur vidū parādās uguns tā kunga. Tur parādās uguns. Un tas ir mūsu darbs. Dievs veido mani. Dievs veido mani. Mēs lūksim Dievu šodien. Brīnišķīgais glābēji, Jēzus, pateicos. Es pateicos, kungs, šodien par tavu žēlastību. Es pateicos, Jēzu Kristu, par brīnišķīgu dienu, kungs. Par jaunu dienu, dārgais Dievs, ko tu esi devis, kungs. Par jaunu dienu, kungs. Un kad manā mūžā šī ir vienīgā diena, kā šāda diena, dārgais Dievs, ka viņa otrais neiesāksies un nenobeigsies, kungs. Mēs otrais vairs tādā veidā, vietā un laikā nekad neatgriezīsimies, kungs. Kad laiks ir kā ūdens, kas aiztek un vairs neatgriežās. Un es lūdzu, dārgais Dievs, šajā dienā, kungs, svarīgāko, Dievs, ko es šodien spēju izdarīt, kungs. Salīdzini, dārgais Dievs. Salīdzini, kungs, Dievs. Piedod pārkāpumu, Dievs. Dārgais glābēji, es nelūdzu šodien, kungs, ka mēs būtu zagļi, slepkavas vai meļi, dārgais Dievs. Ka mēs būtu kādu laupījuši, kungs, vai izspieduši, Dievs. Bet es lūdzu par to grēku, Dievs, kur esam grēkojuši pret Tevī, mūžīgais Dievs, kur neesam ņēmuši laiku, Dievs, kur esam bijuši pavirši pret Tavu darbu, pret Tavu vārdu, Dievs, kur mūsu domas nav bijušas pareizas, kungs, kur mēs neesam varējuši svētīt savu brāli, Dievs, bet esam tiesājuši, kungs, esam aprunājuši, dārgais glābēji, piedod, kungs. Salīdzini, dārgais glābēji. Kungs, mums ir vajadzīgs, Dievs, šodien jauns spēks, Dievs. Mums ir šodien vajadzīgs Tavs tuvums, dārgais Dievs, lai mēs varam ieskatīties, kungs, tajā dzīvības noslēpumā, Dievs, tajā pilnajā evaņģēlijā, Dievs, lai mēs šodien varam ieskatīties, Dievs, ar skaidrām acīm, kungs. Tu atstāji debesis, glābēji Jēzu. Tu atstāji debesis, kungs, debesu godu, Dievs, eņģeļu pulkus, kas Tev kalpoja, dārgais Dievs, nāci virs zemes, kungs, Dievs, kļuvi par cilvēku, Dievs, pieņēmi cilvēka izskatu, mans Dievs, un būdams cilvēks, mans Dievs, Tu pazemojies līdz kalpa stāvoklim, Dievs, un būdams par kalpu, mans kungs, Tu mazgāji kalpiem kājas, Dievs. Dargais glābēji, Tu gribēji pateikt kādu dārgu vēsti, kungs, ka mēs neesam šeit, lai dzīvotu, kungs, lai jēstu, Dievs, un lai tikai baudītu, kungs, bet lai Tevi meklētu, Dievs. Kā Salamans, kā Dāvids saka savos psalmos, vai ir kāds gudrs, kas meklē to kungu, mans Dievs? Mēs šodien lūdzam Jēzus vārdā, kungs, ka mēs varam saukties šajā vārdā, kas ir tā kunga meklētāja, Dievs, kas meklē šodien tuvumu, kas meklē attiecības, kungs. Ne, dārgais Dievs, to, ko Tu šodien iedosi. Ne to, ko Tu šodien man varētu izdarīt, Kristu. Es ticu, ka Tu visu spēj, Dievs, bet Tevi, kungs, bet Tevi, Kristu, Tevi kā personu, Tevi kā glābēju, Dievs, Tevi kā piemēru, kungs. Dargais Dievs, ka mēs meklējam, kungs, kad gribam tapt Tev līdzīgi, Jēzu Kristu, dargais glābēji, kungs, palīdzi šodien Jēzum, palīdzi šodien, kungs, ka mēs atkal runāsim daudz par to, kā Tu valdi, kāds ķēniņš, kāds drošsirdīgs, kāds pašaizliedzīgs, Dievs, ka Tu nedomāji par sevi, Dievs. Palīdzi mums šodien, kungs, domāt to, kas Tev patīk. To, kas Tev šodien patīk, palīdzi mums uz to domāt, Dievs, un Tu ienīsti grēku, Dievs. Tu gribi, lai tas tiek izdaldēts, kungs. Šodien, Dievs, kad brāļi, Dievs, kad māsas, Dievs, salīdzinās, piedod, kungs, ka viens uz otru var paskatīties ar svētības pilnu skatienu, Jēzu. Mēs šodien lūdzam, Svētais Gars, un ka Tu vari mājot mūsu vidū, Dievs, ka Tu vari pacelt mūsu pielūgsmē, ka Tu izlai lūgšanas garu šodien, Dievs, kungs. Ka mūsu pielūgsme nepaliek pie griestiem šai telpā, Dievs.
ka tā aizsniedz debesis, Dievs, ka tā aizsniedz mūsu lietas, Dievs, ka mūsu pielūgsme, Dievs, paceļ mūsu tautu, Dievs, paceļ ģimeni, kungs, paceļ draudzi, Dievs, ka pielūgsme, dargais Dievs, izmaina, kungs, lietas šajā pasaulē, Jēzu. O, Dievs, Tu esi devis mums šo varu, kungs, palīdz mums nostāties. Palīdz mums nostāties šodien, Dievs, Tavu troņu priekšā, kungs. O, Jēzu, ne tie, kas apsūdz, kungs, bet tie, kas var nest uz lūgšanas rokām, kungs. Šodien cietēju, Dievs. Tu, kas var iestāties par savu tautu plaisumā, kungs, lai neaiziet bojā, Dievs, mūsu tauta, kas tik daudz jau ir cietusi, kungs. Tik daudz ir cietusi, Dievs. Tu esi glābējis visām tautām, kungs. Un mēs svētījam šodien šo laiku. Mēs svētījam šo dargo laiku, šo dargo pielūgsmu, kungs, kur mēs zemosimies Tavā priekšā, Dievs. Kur mēs teiksim, Dievs, ko mēs zinām un domājam par Tevi, kungs. Es šodien lūdzu svētī jauniešu, Dievs. Svētī viņus, kungs, piepildi, Dievs, ar svētā gara tūmu, dārgais Dievs, ar īpašu svaidījumu, kungs, Dievs. Piepildi viņus, kungs, Dievs, kur var dziedāt jauno dziesmu, dārgais Dievs, kurai vārdus neviens nezin, kungs, Dievs. Es lūdzu, svētais gars, nāc šodien, kungs, šai vietā. Nāc šodien šai vietā un kalpo. Mēs ielūdzam Tevi, kungs.
Svētais kungs Dievs, patiesi Tev pateicību, kungs Dievs, mēs Tev lūdzamies un slavējam, kungs Dievs, un mēs esam šeit sanākuši, lai Tev slavētu un godātu, kungs Dievs, lai pienest visu slavu un godu Tev, kungs, par to, kas Tu esi, kungs Dievs, un ne tādēļ, lai mēs sevi celtu, kungs Dievs, bet tikai Tevi, kungs Dievs, patiešām, lai slavēts Tavs vārds, kungs, pāri visam, un patiesi mēs vēlamies Tev tuvoties, kungs, arvien vairāk un vairāk, kungs Dievs, un patiesi mēs lūdzamies, kungs, pārveido un atjauno mūsu sirds, kungs, lai tās būtu tīras un šķīstas Tavā priekšā, kungs, lai tās būtu tādas, kuras Tu vari lietot, kungs, savam darbam patiesi, Dievs, un es lūdzos, kungs, aizskar mūsu sirdis, atver tās, kungs, Dievs, patiesi, lai mēs vēlamies Tev slavēt un godāt, lai mēs vēlamies celt rokas, lai mēs vēlamies plaudēt un priecāties un dejot, kungs Dievs, patiesi par to, kas Tu esi, kungs Dievs, jo Tu mūs tik ļoti mīli, kungs Dievs, patiesi slavēts, lai Tavs vārds, kungs, pār visiem vārdiem, kungs Dievs, aleluja, kungs Dievs. uztur uz patiesības ceļa, kungs. Un mēs pateicamies Tev, ka Tu, kungs, esi līdz šai dienai mūs uzturējis.
ka mēs neesam atkāpušies no patiesības, bet mēs lūdzam vēl vairāk, kungs, no tavas žēlastības. Pēc tavas klātnības mēs lūdzam, kungs, ka mēs varam sajust tevi, kungs, ka tu esi mūsos, ka tu mūs stiprinīgi dienas Dievs. Mums vajag tevis, tavs tuvums, tavs aplaimojošais tuvums, kungs, kas dod mums spēku un stiprumu. Jēzu, kungs, mums tas ir vajadzīgs. Kalpošanai Dievs, lai svētīgi mūsu ceļi, Dievs, tavā priekšā, kungs, ka tu vari priecāties par mums, ka tev nav jānoskums mūsu dīgdienības dēļ, Dievs. Svētī mūsu Tēvs, lai svētīts tavs vārds pie visu mūsu sirdīm. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā, un lai tavs vārds ir stiprināts, tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs, kungs, ka tas pāršķir sirdis, Dievs, lai tava žēlastība ir ar ikvienu šajā dienā, kungs, ka mēs sajūtam tiešām tavu tuvumu, tavu klātnību. Jēzus vārdā. Amen. Pats uz sevi cerēdams es, izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties, debes godu man došu. Pats uz sevi cerēdams es, izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties, debes godu man došu. Pagodinu tevi, Jēzu, augšām cēlies, esi tu. Tad nu lūdzu, dod man dzīvot ar tava gara vadību. Gods augstībā debesu ķēniņām, esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā debesu ķēniņām, esmu tavs, es Jēzu. Ar spēku mani tev, debes bruņas tava jom, negribu mēs aiziet projām.
šī pasaule mūs vīlina un aicina, Dievs, bet mēs tik bieži savā ikdienā, Jēzu, aizmirstam Tev, Dievs, ka Tu esi tā goda balva, Dievs, uz kuru mēs cenamies, Dievs, ka Tu, Dievs, esi tā vainags, Jēzus, ko mēs gaidam, uz ko mēs ceram, Dievs, uz ko mēs liekam savu cerību, Jēzus Kristu, ka Tu esi Tu, Dievs, nevis liels nams vai laba mašīna, mans kungs, nevis skaisti iekārtot dzīvi, Dievs, bet mēs ceram, Dievs, ka tas dzīvoklis, Dievs, ko Tu priekš mums sagatavo, Dievs, ka tā būs mūsu atmaks, Dievs, ka tā būs tā godība, Dievs, ka mēs Tevi satiksimies, Jēzu, vaigā un dzīvosim un pavadīsim mūžību kopā ar Tevi, Dievs. Es Tev pateicos, Dievs, es pagodinu Tavu vārdu, mans kungs, šajā dienā. Dievs, es pagodinu Tavu vārdu, mans kungs. Jēzu, un es Tu pagodini mūsu dzīvēs savu vārdu, Dievs, kad mēs tiekam pacelt, Dievs, ka mēs tiekam pacelt Tavu garu spēkā, Dievs. Jēzu, lai mēs šodien jūtam, Dievs, jūtamies, kā mēs jūtamies, Dievs, bet ka mēs zinām, ka mums ir stiprs Dievs, kurš nekad nemainās, kurš ir nesatricinām klints, uz kur mēs droši varam stāvēt. Jēzus Kristu, lai sātens nāk un lai viņš stāst un čuksta, ko viņš grib par mūsu dzīvēm, kas mēs esam vai neesam, Dievs, bet ka, Dievs, mēs esam tie, kas ir rakstīti Tavā vārdā, Dievs, ka mēs esam rakstīti, Dievs, Tavās abu roku plaukstās, Dievs, ka mūsu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā, Dievs, ka mēs esam Tavu vārdu, Dievs, un ka nevien tums, Dievs, neviens velns, nekas nespēja mūs izraut no Tavām rokām šodien, Jēzu. Es Tev pateicos, Dievs, par to, par Taviem visiem brīnišķīgiem apsolījumiem, Dievs, ka tie ir jā un āmen, Dievs, ka Tu esi mūžīgs Dievs, ka Tu esi mūžīgs Dievs, un Tevi mēs šodien pielūdzam un atnesam savu, Dievs, savus neuzvars, savus uzvars, Dievs. Mēs tās visus atdodam Tev, Jēzu, jo Tu esi cienīgs, Dievs, Tu esi cienīgs, mans kungs, Dievs. Paldies Tev, svētais, paldies Tev, svētais, Dievs. Tu brīnišķīgais, Tu brīnišķīgais, Dievs. Un es lūdzu, Dievs, lai Tu pacel mūsu sirds, Dievs. Mūsu sirds, lai Tu pacel slavā un pielūgsmē, Dievs. Ka, Dievs, ja kāds šodien jūtās, varbūt, ka viņš nevar atvērt muti, Dievs, lai Tev pateiktu slavu un pateicību, Dievs. Jēzus, lūdzu, svētais gars, atver, Dievs, patiesi pacel mūsu sirds, pacel mūsu garu, Dievs, ka mēs varam pacelties Tev pretī, Dievs, ka mēs varam izplūst slavā un pateicībā, Dievs, domājot par visiem tiem brīnišķīgajiem darbiem, par Tavu pestīšanu, par Tavām asinīm, kas mūs atkal šodien ir šķīstījuši, mans kungs, par visiem tiem brīnum darbiem. Halleluja, Dievs! Es Tev pateicos, es slavēju Tavu vārdu. Tu esi svēts, Dievs, Jēzus vārdā. Man žēlastība Tava, mēs pašām nopelnām, Tā krusta nāve Golgotā ir dārgi maksātā. Kā cerību un drosmi dod un
Svētais Dievs, lai gods augstībā. Mēs Tev pateicamies, ka mēs redzam gaismu Jēzu Kristu. Kungs, ka mēs redzam Tevi, ka mēs redzam Tavu godību jau šajā zemes dzīvē. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par šo brīnišķīgo dienu, par šo brīnišķīgo namu, par brīvību mūsu zemē, ka mēs varam Tev teikt, slavēt, pielūgt un godāt, ka mēs varam lūgt par savu valdību, ka mēs varam lūgt par saviem līdzcilvēkiem, lai viņi visi būtu glābti un pestīti, lai viņi iegūtu to prieku un laimi, kādi iegūst Tavu bērni, atpestītie Tavām svētām asinīm, lai šie pasaules neatpestītie iegūtu to brīvību Jēzu Kristu, lai viņi iegūtu to mieru, materiālo svētību un labklājību, kā Tu dod tikai saviem bērniem, šo brīnišķīgo brīvību, šo brīnišķīgo mieru, ko pasaule nepazīst, ko Tu dod saviem bērniem. Lai slavēts Tavs svētais vārds, lai slavēts Tavs svētais gars, lai svētīts un slavēts Tu esi visvarenais Dievs. Jēzus vārdā, amen. Vārdā mūžīgais. Mēs pateicamies, Jēzu Kristu, šodien, Kungs, par Tavu žēlastību atkal, Dievs, ka tā ir jauna žēlastības diena, laiks, Dievs. Kungs, kur mēs varam sakārtot savas lietas ar Tevi, Dievs. Tevis dotajā žēlastībā, Kungs. Nenopelnos, Dievs. Ne tas, ka mēs būtu labi, Dievs, vai mēs ko īpaši būtu izdarījuši, Dievs, vai īpašā vietā vai laikā piedzimuši, Kungs. Dargais glābēji, visām tautām, valodām, augsti dzimušiem, nabagiem un bagātiem. Dievs, ir žēlastība dāvāta, Kungs. Un es pateicos Jēzus vārdā, ka mēs šodien varam baudīt no šīs žēlastības, Dievs. Ka mums bija jābūt, Kungs, savu noziegumu dēļ, piekaltiem pie krusta, Dievs. Savu pārkāpumu, savas dabas, Dievs. Dēļ mums bija jābūt, Kungs, tur Golgātā, kur nomira bezvainīgais Jērs, Dieva dēls, kur nomira cilvēks, Dievs, bez vainas, Kungs. Es pateicos, Kungs, Tu tur nenomiri, dargais glābēji, kādu citu iemeslu dēļ, Kungs. Kā tikai maksājot par manu grēku, par manu parādu, par manu neuzvaru, par manu nespēku, par manu nespēju dzīvot pastāvīgi, svētumā, taisnumā un godā, Dievs. Tu tur samaksāji, Kungs. Un katru reizi, dargais Dievs, ka man neizdodas, es nāku Golgātā, Dievs. Un atkal, Kungs, saku, piedod, Dievs. Man nesanāca, Kungs. Žēlastībā, Jēzum. Žēlastībā, ko Tu esi dāvājis Kristu. Jo tikai Tu, Dievs, vari piedot. Tikai Tu, Dievs, vari salīdzināt. Un es pateicos, Svētais Gars, ka Tu šodien esi šajā vietā, šajā telpā, Kungs, lai salīdzinātu dzīves,
lai noņemtu pašu vainas, apsūdzības, lai noņemtu tās dārgais Dievs un nomestu mans Dievs apsūdzētājam pie kājām un pateikt viņām, tev nav varas, man ir žēlastība, Golgātā dāvāta. Paldies, Svētais Gars. Tu dod brīnišķīgu liecību. Katram, kas vēl elpo, katram, kas ir dzīvs, ir brīnišķīga žēlastība dāvāta tur Golgātā. Jēzus vārdā. Svētais Gars šodien runā uz sirdīm. Satvert šo žēlastību. Atjaunot derību, Dievs. Dargais glābēji, pacelt, Kungs, pāri visām lietām augstu Kristus karogu, kas ir Kristus krusts. Pāri visām, ne fiziski tik daudz, Dievs, cik garīgi savā dzīvē pasludināt Kristu tevi par ķēniņu. Jēzus vārdā es pateicos, es pateicos, es pateicos, es pateicos. Amen. Amen. Visi tie, kas kalpo un ļoti iesaistīti ir, pazīstat šādu zīmogu, ļoti maziņu, bet pazīstat šādu zīmodziņu no Kristīgā rādio. No Kristīgā rādio, ja? Zīmodziņš no Kristīgā rādio. Un šeit ir atnācis apsveikums. Un apsveikums rakstīts ir šādā veidā. Apsveikums ir rakstīts šādā veidā. Kaut kur vēl bija kaut kas rakstīts. Man tas raksts laikam šeit ir. Sāksim no viena gala laikam. Augsti godājamam Pāvila Pūliņa kungam vasarsvētku draudze, Lielā iela 6. Tātad draudzei adresēts man augsti godājamam. Es tā gan nejūtos, bet ja tā man kāds redz, slavu Dievam, es par to tikai priecājos. Tātad apsveikums ir no Kristīgo radio un no Tālbergu. Tālvaldis Tālbergs. Es nekad nevaru pareizi salikt šos vārds ar uzvārdu, liekas, ka vienāds. Šāda te ir apsveikuma kartiņa. Nāk stunda, kad jūs nepielūksiet tēvu nec šinī kalnā, nec Jeruzālemē. Viņa šeit nav, jo viņš ir augšām cēlies. Svētīgi Kristus augšām celšanās svētki. It kā drusciņi mēs tā kā pasteidzamies, bet es negribu, lai lieldienas tikai vienu dienu. Sarunājuši? Lai viņš ir 2 svētdienas, tā kā mums tā labāk sanāk. Es šo palaidīšu riņķī, ja? Un es nolasīšu vēstuli, ko sūta mums Kristīgā radio prezidents Tālvaldis Tālbergs. Savu krustu nesdams viņš gāja uz tā devēto galvas kausa vietu, ebrejiski Golgāta, kur tie viņu sita krustā. Un kopā ar viņu vēl 2 citus, katru savā pusē, bet Jēzu tiem pa vidu. Jāņa 19, 17, 18. Neviens notikums, kas bijis un kas vēl būs, nav salīdzināms ar to, kas notika Golgātas kalnā, Paskās svētkos. Notikums, kurā vispilnīgākā mērā izpaudās Dieva mīlestība pret cilvēku un Sātana naids pret visu to, ko dara Dievs. Salmana pamācības 10.12 lasām. Naids rada savstarpējas nesaskaņas, bet mīlestība nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus. Lai iedegtu naidu starp cilvēkiem, tautām, valstīm un pat kontinentiem, dažkārt pietiek tikai ar pāris melu pagalēm, kas apliec ar netaisnības degmaisījumu. Visnožēlojamāk, ja to dara cilvēki, kas sevi pozicionē kā baznīcai piederošus, bez vai ar krustu kaklā, bet arī viņiem tāpat kā ikvienam šajos svētkos ir iespēja nākt pie Kristus, patiesā grēku nožēlā,
atteikties no meliem un netaisnības, lai saņemtu grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Ja tas nenotiek, tad ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Marka 8:36, jeb citiem vārdiem sakot, ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš ar meliem un netaisnību pakļauj sev cilvēkus, tautas un valstis, lai iegūtu slavu, mantu un labklājību, bet pēc nāves nonāk ellē. Gan bez, gan ar krustu kaklā. Naids spēja vienīgi iznīcināt, bet mīlestību visu rada jaunu. Naida pilna ļaudis kliedz, sit viņa krustā, bet mīlestība saka, tevi grēki piedoti. Jo pēc 3 dienām ikvienam, kas sauca, sit viņa krustā, bija iespēja sacīt, piedod. Daudz to izdarīja un saņēma grēku piedošanu ar mūžīgās dzīvības apsolījumu. Daudz vēl līdz šai dienai to nespēja izdarīt. Kāpēc? Atbilde ir vienkārša – lepnība. Nav nozīmes Dievam, ko lūgt, ja pirms tam nav salauzta lepnība. Jo Dievs stāv pretī lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. 1. Pētera 5:5. Šī patiesība attiecas gan uz katru cilvēku individuāli, gan uz tautu kopumā. Jēzus Kristus šodien ir vienīgās žēlastībā atvērtās durvis, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa 3:16. Jēzus saka, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam. Un man ir nāves un ēles atslēga. Atklāsmes 1:17-18. Dieva klātnību šajos svētkos vēlot Tālvaldis Tālbergs 2015. gada lieldienās. Mums šodien ir laiks liecībām, un katru reizi, kad skan liecības, lai kāda nebūtu šī liecība, lai kāda nebūtu šī vēsts liecībās, ziniet, par ko viņi liecina? Par Kristus augšām celšanos. Par Kristu, ka viņš vēl ir dzīvs mūsu dzīvēs. Amen? Amen. Viņš dziedina, viņš svētī, viņš palīdz, viņš atjauno, viņš izved no situācijām. Kristus ir dzīvs un augšām cēlies, joprojām un mūžīgi. Un mēs šodien klausīsimies liecības, kā tu esi uzticējies, kā Dievs palīdzējis, kā svētījis, kā mācījis gal galā. Lai Dievs tevi svētī, lūdzu. Slavu Dievam, Dievs atkal šodien ir labs, un ārā ir mierīgas debesis. Atceraties, kad ārā ir mierīgas debesis par mūsu zemi. Es atceros, kā mēs diezgan bijām tā satrūkušies. Šajā nedēļā tas bija, ja? Šajā nedēļā bija, ja? Pagājušā jau. Tā kā pagājušā svētdien mēs jau par to runājām, tā kā gandrīz, nē. Tikai gaisā divas gaisa bedres, jeb pātrinājums reaktīvai lidmašīnai. Un nodarbēja visi logi. Mašīnām ieslēdzās signalizācijas. Un es tā domāju, ka es neesmu ļoti bailīgs, neesmu ļoti jūtīgs. Un man drusciņi kaut kas no kara dūmi un tādi cīņas, kā vīrietim liekas, man tā kā patiktu tā kā katrs vīrietis nedaudz ir karavīrs, ja? Katrs vīrietis nedaudz tāds vīrišķīgs. Bet es salecos. Es salecos, ka bija tie divi bliezieni. Un es tagad skatos apkārt, es domāju, un kur sprāks? Ritīgi. Tik skaļi bija. Kur sprāks? Un tad es sapratu, es negribu karu. Un es tā sāku domāt par to. Es domāju, es aiziešu vakarā, ielīdīšu siltā gultā. Ja gribēšu pieiešu pie leduskapa, paņemšu kaut ko apēdīšu. Es tā domāju, tā ir svētība, ir tā. Un tas ir, par ko mums ir pateikties Dievam. Es domāju to, cik tas daudz ir zemēs, kur cilvēkiem ambīciju dēļ ir atņemts miers, saprašana.
ja viņi ieskatītos Bībelē vairāk nekā grāmatā, ko var paņemt rokā, tad viņi paskatītos Salamans, ko saka, karš posta un miers baro. To katrs zina. Karš posta un miers baro. Mums šodien beidzot ir pienākusi Pūpola svētdiena. Kā redzat, ja? Beidzot ir pienākusi Pūpola svētdiena. Man redzams, ka mani var arī samulsināt. Un es neesmu, ziniet, man jāatzīstās, es lielāko daļu saviem bērniem nezinu dzimšanas dienas. Es neesmu datumu cilvēks. Un es tā apmēram es zinu, un kādiem zinu. Un tāpēc es neesmu. Un tad, kad man saka, ka tā diena ir, tad ir tā diena klāt un viss kārtībā. Bet Dieva vārds nemainās. Dieva vārds nemainās. Es šodien atkal gribu nedaudz runāt par to, kas nemainās. Un nemainās Kristus. Kristum ir kāda īpašība ar šo vārdu saistīta. Viņš ir nemainīgs. Viņš ir nemainīgs, un viņa vārds nav atceļams. To, ko viņš ir sacījis, tas ir jā un āmen. Tas ir vienvirziena ceļš, un atpakaļ nav. Un mēs šodien paskatīsimies tīri ne tikai šo te reliģisko notikumu, kā Kristus iegāja Jeruzalemē, bet šī notikuma garīgo pusi. Mēs paskatīsimies šo notikumu garīgo pusi. Kas notikās, jo vienmēr ir runa par cilvēkiem. Mēs taisām namu, precīzāk Eģis taisa namu. Ja es teiktu mēs, tad man būtu jāsaka savādāk. Eģis piedalās remontā. Cik paskatījās uz griestiem, ka ienāca visi? Paskatieties uz griestiem. Paskatījās, tagad visi redzēja, ja? Top veidots nams, un top veidots, lai izskatītos smuki, lai patiktu, lai paceļot acis teikt, wow, te ir cilvēks pielicis roku un domājis, lai būtu silti, omulīgi un skaisti. Bet stāsts nav par Dieva namu. Stāsts ir par cilvēku, kurš ienāks Dievnamā, amen? Šeit varētu būt Dievnams no zelta un kristāla. Bet ja šeit neienāk neviens cilvēks un nekad nenožēlot grēkus, neizmainītu dzīvi, miris nams. Amen? Un mēs šodien runāsim par to, ko Kristus nes šajā pasaulē. Ko viņš nes šajā pasaulē? Pats notikums ir unikāls. Visumā vienu reizi. Visumā vienīgais. Lieldienas svētki paši par sevīm ir lieli svētki. Izrēlam obligāti, svināmi. Ja mēs saucamies un mēs sakām, ka mēs esam jaunais Izraels pēc apsolījuma, tātad arī mums viņi ir svināmi. Mēs esam mantinieki Dieva vārdam. Mēs esam mantinieki Dieva vārdam, Dieva apsolījumiem. Līdz ar to mēs esam Kristus līdz mantinieki tam, ko mums nes Bībele. Un mēs nevaram pateikt, šis ir jūdiem, es tad esmu pagāns, jo man šī lieta nepatīk, šis pagāniem. Dieva vārds. Un lūk, Jēzus Kristus dodās ceļā, mēs runāsim par no Mateja evaņģēlija šodien, no 21. nodaļas un no 12. panta. Mēs šodien vairāk nerunāsim par iejāšanu Jeruzalemē. Par to mēs vairāk vai mazāk pagājušā svētdienā runājām. Mēs šodien runāsim par ieiešanu Dieva namā, templī. Tā ir atkal tāda vesela svarīga sadaļa. Un īstenībā visu to notikumu bagātību, kas notika visumā vienu reizi, kad Jēzus Kristus iegāja Jeruzalemē. Un es jums pasacīšu kaut ko tādu, ja viņš būtu sevi pieteicis kā pravietis,
Pravietis, ir labs amats Dieva vārdā, ja? Ir cienījams cilvēks. Pravieši ir nomiruši par šo vēsti, bet viņš nepieteica sev kā pravietis. Es pieminēju, mēs būvējam Dieva namu. Dieva nams ir vieta, kur mēs sanākam kopā, kur mēs sakām, kur 2 vai 3, labi, katrs dzīvoklis, kur 2 vai 3 sanāk, var būt noderīgs, lai Kristus būtu mūsu vidū. Katrs ceļa krustojums var būt noderīgs, kur 2 vai 3. Bet Dieva nama nozīme sākotnēji bija, tur mājos tā kunga vārds. Dieva nama nozīme bija, ka tā bija vieta, kur cilvēks varēja ieiet un saņemt salīdzināšanu, piedošanu par saviem grēkiem. Tātad tā ir tā nozīme. Un Jēzus nāk uz Dieva namu nekā pravietis. Nekā pravietis. Viņš nāk kā Dieva dēls. Dieva dēls. Un patiesībā viņam pretīm ir valdība. Ziniet, emocionāli pūlim ir vara. Emocionāli pūlim ir vara. Un ja mēs šodien ejam un mums seko pūlis, mēs tajā brīdī sakām, es eju. Pasaule man seko. Kurš man apstādinās? Bet tad, kad iznāk pretīm vienība ar zobeniem, pūlis aizmūk un paliek, es te, nav vairs neviena. Kristus to zināja. Kristus to zināja. Un viņš iet uz šo templi. Ar nodomu. Pravietis, izlasīsim Dieva vārdu, un tad runāsim par praviešiem. Ja, tātad 12. pāns 21. nodaļā. Un Jēzus iegāja templī un izdzina laukā visus, kas templī pārdeva un pirka. Apgāza naudas mijēja galdus un baložu pārdevēja solus. Un saka tiem, ir rakstīts, manam namam ir jābūt lūkšanas namam, bet jūs to padarāt par slepkavu bēderi. Un akli un tīzli nāca pie viņa, un viņš dziedināja tos. Bet, kad augstie priesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnumu darbus, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnus templī kliedzam un saucam Ozjana Dāvida dēlam, tad tie apskaitās un sacīja viņam, vai tu nedzirdi, ko šie saka? Bet Jēzus saka tiem, dzirdu gan. Vai jūs nekad neesat lasījuši no bērnu un zīdaiņu mutes, tu sev slavu sagādājis? Un viņš atstāja tos, izgāja no pilsētas uz Betāniju un palika tur pa nakti. Lūk, kāds notikums notiek šajā te lielajā piekdienā. Kādā vietā Jēzus saka, jau tuvāk lieldienām, Jēzus saka, ja to dara pie zaļa koka, ko darīs pie nokaltuša koka? Es šodien runāju par to, kā mēs šodien jūtamies. Kā mēs šodien jūtamies. Mēs šodien atrodamies gan pasaulē, gan pasaules sprieduma, gan tiesas priekšā. Kā jums šķiet, cik kaimiņi no jums zina, ka tu esi kristietis? Nu cik? 1, 2, visi? Visi tavā gadījumā. Es domāju, ka manā arī. Viņi spriež par tevīm, jeb nē? Spriež. Viņi spriež par tevīm, par tavu dzīvi, par tavu uzvedību. Un dažkārt pat, cik tev tīra mašīna ir, ar kādu tu brauc. Viņi spriež par tevīm, jo viņi zina, ka tu sevi pozicionē kā kristietis. Un lūk, Jēzus dodās iekšā templī, kur templim bija tāda interesanta izkārtojums. Pašam templim. Šodien viņa nav, tāpēc es runāju pagātnes formā bija. Ja? Pats templis bija ļoti maziņš. Nenozīmīga lieluma telpa. Un templī bija 2 tādas telpas. Svētā vieta
un vissvētākā vieta. Un šo pašu templi sauca tādā vārdā kā Nos. Pats svētākā un vissvētākā vieta saucās Nos. Jūs ziniet, kas ir Nos? Glābjoša vieta, šķirsts, kurā izglābās proti 8 dvēseles. Ja? Un tā tad, bet pats šis te Dieva nams vai sastāvēja no daudzām tādām vietām. Un viena no tām vietām, par ko mēs šodien arī runāsim īstenībā, es pastāstīšu par visām viņām, lai mums rodās priekšstats no tādiem pagalmiem. Un pirmā vieta, kur varēja ieiet pilnīgi visi cilvēki šajā Dieva templī, kas saucās par templi visi kopā, bet vissvētākā vieta par Nos saucās. Ja? Tā bija vieta, laukums, jeb pagalms pagāniem. Un tajā gāja visi iekšā. Daudzi uz šiem svētkiem, tas ir apmēram ap šo dienu iet runa, kad Jeruzālemē saplūda, ka tur nebija kur akmenim nokrist. Tik daudz cilvēku. Vēl bija tāda tradīcija jūdu tautai, kad mēnesi pirms Lieldienu svētkiem, katram izrēlietim vai jūdam bija jāsamaksā tempļa nodoklis. Pusseķeļa vērtībā. Un lūk, no šejienes iziet tas, ko Jēzus šajā laikā dara. Ziniet, mēs darām daudzas lietas, kalpošanā, mēs darām daudzas lietas. Un dažas, ko mēs darām, lai notiktu kalpošana, pat īstenībā neizliekās tā baigi garīgās. Ja? Ir praktiskas lietas, ko jādara draudzē. Viņas tiek darītas tāpēc, lai notiktu kalpošana. Ja? Un šeit otrs pagalms bija. Pirmais bija šis te pagānu pagalms, kur drīkstēja iet visi. Otrs pagalms, viņu sadalīja vārti. Un otrs pagalms bija pagalms sievietēm, kurā nedrīkstēja ieiet pagāni. Visi pārējie drīkstēja iet, bet tajā nedrīkstēja ieiet pagāni. Bija iedalīts ar vārtiem. Ja kāds pagāns iegāja sieviešu pagalmā, jūdu vīrieši drīkstēja. Tikai pagāni nedrīkstēja. Tad viņam bija jāmirst. Trešais šis te pagalms pie templi klāt, kas bija. Tas bija pagalms jūdiem. Tas bija pagalms jūdiem, kurā notika dievkalpojums. Kurā notika dievkalpojumu gatavošanās. Jūdi, tur drīkstēja ieiet tikai un vienīgi jūdi. Un tad 4. pagalms bija priesteru pagalms. Lūk, tādi 4 pagalmi stāvēja šajā te templī. Un visa darbība notikās šajā te pagānu pagalmā. Kam tad ir jānāk pie Dieva? Pagāniem. Viņi nāk pie Dieva, jo par jūdu reliģiju, par jūdu dievu visa pasaule zināja. Un zināja, ka viņš ir Dievs pa īstam. Un daudzi no pagānu tautām sabrauca uz Jeruzālēmi, lai saņemtu grēku piedošanu, lai saņemtu mieru. Mēs nākam uz Dievnamu, lai salīdzinātu savas dzīves, savas sirdis, lai piedzīvotu, ka mūsu nasta nokrīt. Mēs nākam uz Dievnamu, lai salīdzinātos. Lūk, tamdēļ arī ir šis Dieva nams. Un Jēzus ieiet iekšā šajā te pagānu pagalmā, un viņam pretīm stāv naudu
mijēji. Pretīm stāv baložu tirgotāji. Un viņu ir daudz. Tātad, lai samaksātu šo pusseķeli baznīcas nodevas, tur nebija tā, kā mēs šodien sakām, ka mainīja dolārus pret latiem vai pret eiro. Tāda naudas mīšana tur nebija. Templī drīkstēja ienest tikai augstvērtīgu naudu. Un tas nozīmēja, kad bija speciāls tempļa pusšiliņš no labas sudraba, kam nebija seķelis šiliņš. Ko es runāju? Es taču nedzīvoju. Seķelis, piedodiet. Pusseķelis, kuram bija tāda krāpšanās metode naudai, ka viņai apgrieza malas. Stūrīši nogriež, iedomāties. Un kādreiz naudu nerēķināja 5 centīmi vai centi ir 5 centi, bet tomēr galā bija svars. Ja? Sudrabam ir svars un īstā vērtība bija svarā. Tādu nedrīkstēja templī nest. Tad nedrīkstēja nest sliktas sakausējuma naudu. Un kā jau es pieminēju, no daudzām tautām atnāca cilvēki ar savu naudu. Un tā tad derēja tempļa seķelis, galiliešu pusseķelis, ja viņam jau tāda nauda bija, un tiriešu, jo īpaši tiriešu tīrā nauda. Redzams, ka tā bija zeltā vai sudrabā, tur nav teikts. Ja? Tātad tie bija, kas derēja. Un patiesībā šie cilvēki, kas mīja šo naudu, stāvēja galdi šajā te vietā, kur pagāni nāca, lai pielūgtu Dievu. Nebija jau tikai, ka viņi sliktu darīja. Tas bija vajadzīgs darbs. Šo naudu vajadzēja mainīt. Tas bija arī pat ieteicams darbs. No katra pusseķeli, muitnieks ņēma 1/6 daļu. Tā kā daudzās valstīs tādi pusseķeļi vai tautā nebija, tad pa priekšu vajadzēja izmainīt seķeli uz 2 pusseķeļiem. Tās ir 2 sasdaļas jau. Un tā tad notikās šī naudas atmazgāšana šeit. Vēl ko man ir jāpiebilst šajā te tirdzniecībā. Ne šī visa nauda aizgāja šiem te strādniekiem, šiem te muitniekiem. Nevis muitniekiem, tie nebija muitnieki. Tie bija patiesībā priesteri. Kas tirgoja, kas mīja naudu, tie bija priesteri. Un ne visa šī nauda aizgāja šiem priesteriem kabatā. Tā aizgāja ziedojumiem, tā aizgāja, jo doma bija dievnam apšūt ar zelta plāksnēm, un tā aizgāja ceļu remontam. Un daļa aizgāja šiem te cilvēkiem kabatā. Tātad tajā nebija tikai ļauna nozīme, ka mēs ieietu, ak, tu riebīgais mijēji, tu neesi savā vietā. Tam bija laba nozīme. Un otra lieta, kas notikās vēl, kas tika darīta šajā vietā, kur nebija kur nokrist akmenim ap šo laiku. Šie paši augstie priesteri tirgoja baložus. Pēc Mūzes bauslības, 3. Mūzes grāmatā, ir rakstīts, kad balodis vajadzēja kā salīdzināšanās upuris, kad sieviete dzemdējusi bērnu un kad spitālīgais ir kļuvis šķīsts. 2 gadījumos. Un ļaunums šeit nebija tajā, kad viņus tirgoja atkal. Ļaunums bija tajā, kad katru upuri, ko pienesa, viņam klāt piegāja brāķeris. Tas bija priesteris. Un viņš paskatījās, vai tam dzīvniekam nav putnam kāda vaina. Viņš paskatījās. Un ja nebija šim dzīvniekam vaina, tad viņu varēja upurēt, un grēks bija atlaists. Baložus pārdeva arī skārņos. Un balodi, ko varēja nopirkt templī, tie visi bija bez vainas. Balodi, ko nopirka skārnī, tas noteikti bija vainīgs. Es tā brutalizēju. Tas nederēja upurim. Atšķirība bija kāda. Tas balodis templī maksāja vismaz 5 reizes dārgāk. Vismaz.
Tātad šeit atkal notikās tas process, ka notikās cilvēku laupīšana, jo bauslībā bija paredzēts, ja tu dodies no liela attāluma, tad ņem līdzi nevis vērsi un veid tur 180 kilometrus, bet ņem līdzi naudu un templī tu nopirks upuri vērsi. Tas bija paredzēts. Bet lūk, ko Jēzus dara, ka viņš nāk iekšā. Man kādreiz jautāja, vai bizness ir slikts, vai kristīgiem cilvēkiem drīkst nodarboties ar biznesu. Es jums varu pateikt vēlreiz. Jēzus nenosodīja šo darbību. Viņš nosodīja šo kārību šajā darbībā. Viņš nosodīja šo atkarību. Viņš nosodīja šo tautas izputināšanu. Un ja es šodien jautāšu biznesmenim es jautāšu, vai bizness ir labs? Viņš teiks labs. Vai biznesā ir labi? Atraut strādniekam algu. Kā savādāk var? Daudz pateiks. Kā savādāk var? Tautā ir tāds teiciens, ja var nemaksāt, tad vajag nemaksāt. Mēs latviešu tauta pazīstam, kad lielākā daļa viens otram ir kaut ko parādā. Šajā ziņā es jums saku, bizness ir slikts. Ja viņš tev ved postā tajā, kad Kristum ir jāienāk un jānorubī saknes, viņš tev pazudina. Un šeit Kristus nākot iekšā, viņš iet apgāž šos mieja galdus. Viņš apgāž šos mieja galdus ar vārdiem. Tā kunga nams ir visām tautām lūgšanas nams. Ar vārdiem. Šeit viens pravietis saka, manam namam jābūt lūgšanas namam, Jesais 56:7. Un Jeremija 7:11 saka, jūs to esat padarījuši par laupītāju bedri. Tātad šīs divas lietas, tas, ko es jums mēģinu raksturot, tā bija apsūdzība, ko Kristus iegāja pateikt. Kristus nekad nav bijis pret cilvēkiem, kuri ir darbīgi. Kristus nekad nav bijis pret cilvēkiem, kuri iet un dara pareizi un kalpo Dievam. Nekad. Bet tad, kad notiekās pēc Bībeles, tad, kad notiekās pēc Dieva vārda, tad, kad notiekās pareizi, lūk, un šeit Jēzus ieiet, un neviens viņu neapstādina. Neviens viņu neapstādina. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņi zināja, ko viņi dara. Tāpēc, ka viņi zināja, ka viņi dara nepareizi. Un jūs ziniet, kam šis bizness piederēja? Templī bizness. Viņu sauc par Annas tirgu. Kas tā gada augstais priesteris bija? Kajafs Anna. Annas tirgus. Augstā priestera biznes, kur augstajam priesterim ar svētu sirdi vienu reizi ir jāiet nosā, jāienes asins par tautas grēkiem, viņš pats ir netīrām rokām. Ja es saku, jūs šo esat padarījuši par laupītāju bedri. Manam namam ir jābūt lūgšanas namam. Un ko tad Jēzus nāk un dara? Viņš pasludina sevi pār, kas nāks pie manīm. Tas saņems. Viņš pasludina sevi par Dieva namu, par Dievu, kurš piedod grēkus nekādā celtnē vai ēkā, bet jebkurā vietā, jebkurā laikā, kurš ir spēcīgs. Ziniet, šeit tiek atņemta maize. Gadu simteņiem izveidot kalpošanu. Tāpēc es saku, tas ir unikāls gadījums. Bet viņš šodien runā uz mūsu lietām un dzīvēm. Šeit mijās starp reliģiju
un kristīgām vērtībām. Dievs saka, neviens rakstu galiņš netiek atcelts. Un ziniet, kur palikās visi šie pārdevēji, naudas mijēji, kur viņi palikās? Raksts saka, viņi izbēga ārā. Pameta visu un aizbēga. Pameta visu un aizbēga. Kas notikās tālāk pēc rakstiem? Ziniet, tizlie, kroplie neaizbēga, aklie neaizbēga, tāpēc, ka viņi nebija vainīgi. Tāpēc, ka viņiem nebija šīs te apsūdzības un vainas. Un varētu sacīt šādā te haosā, kur ir, ziniet, haoss vienkārši. Viss ir apgāsts. Pie viņa pienāk tizli, akli un kropli. Un Jēzus viņiem kalpo. Un Jēzus viņiem kalpo. Jēzus Kristus. Dieva dēls. Droši vien, kad mums, mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, ir uzbūvēti gana labi galdi. Gana labi galdi. To es darīšu un to es nedarīšu. Tas ir priekš manīm un tas nav priekš manīm. Tas man ir par grūtu. Kā es dzīvošu, ja es tā darīšu. Un mēs tirgojamies. Kristus nedziedina. Viņš nevar dziedināt. Tev ir jāmok no viņa, kad viņš nāk. Man ir jāmok no viņa, kad viņš nāk. Ja es ar Dievu tirgojos, ja es ar Dieva lietām tirgojos, tad, kad viņš nāk, man ir jāmok. Un es jums pateikšu, kā tas izpaužās. Es lūdzu Dievu, svētīgā Dieva kalpojumā, lūdzu Dievu. Un es jūtu, tas kungs tojās. Tas kungs tojās. Kaut kas būs, tūlītās debesis atverās. Un uzreiz velns, tu atceries. Āmen. Var piecelties un iet mierīgi ārā. Āmen. Var piecelties un iet mierīgi ārā. Man ir noslēgts tirgus vai kompromiss. Šo lietu es nenokārtošu, tā ir diezgan veca. Viņu vairs nav jākārto. Pastāstiet man, cik šodien dzīvo ar vecām lietām un saka, ka tas kungs jau piedod. Viņš piedod nezināšanas laika grēkus. Pirms kristietības. To, ko tu darīji kā kristietis. Esi tik laipns, nožēlo, atstāji un dzīvo ar Kristu. Mums ir sava reliģija. Mums ir sava brīvība. Ir, brīvība ir. Aleluja, un es par viņu pateicos. Bet tajā nav dziedināšanas. Tajā nav Dieva tuvuma. Tajā ir reliģija. Izmūkot ārā, jūs domājat, ka nākošā gadā viņi netirgojās? Viņi nāca atpakaļ, nākošā gadā stāvēja atkal un tirgojās. Bet tie, kas saņēma no Dieva dziedināšanu, tie, kas saņēma Dieva pieskārienu, es ticu, ka tie bija pirmie mācekļi. Es ticu, ka tie ir kristieši, kas gāja cauri lietām. Viņi atļāvās Dievam pie sevi strādāt. Un tagad pateikšu precīzi. Kristus nāca sev pasludināt kā ķēniņu. Kristus nāca pieteikt sevi kā ķēniņu. Viņš ir ķēniņš. Un nevis draudzē, alleluja, draudzē Kristus valda. Kā man patīk, ka viņš tā valda, viņš paņems vienreiz to mācītāju, noliks viņu pie vietas, un man tā būs forši. Ķēniņš tavā sirdī. Ķēniņš tavā sirdī, mīļais, nevis no tavas sirds priekš manīm. Un man personīgi viņš ir ķēniņš. Un ziniet, uz ko viņš pretendē, ar ko viņš cīnās? Nevis ar mācītāju, nevis ar brāli pa labai kreisi, bet ar tavu esi. Vai tu viņu palaidīsi uz troni tajā vietā, kur sēž es? Man vajag, man nav laika,
man negribās, es šodien neiešu, tas nav priekš maniem. Kristus ir ķēniņš. Šodien uz turieni un neskaties atpakaļ. Halleluja! Lūk, kas par tirgu šodien notiek. Mēs darām savādāk. Mēs šajā te konfesijā esam jau 200, 300, 400 gadi. Mēs visu laiku šitādā veidā darām. Zinu, mums baigi labi sanāk. Mums baigi labi sanāk. Dariet, kā gribiet. Dariet, cik ilgi gribiet. Bet ķēnišķais vārds, Dieva vārds, ir nolicis šo robežu. Toreiz met ārā naudu un baložu. Šodien tavas idejas un muļķības. Manas idejas un manas muļķības gal galā. Lai man nav jāsaka, man te visu. Manas idejas un manas muļķības. Un tad, kad paliek tīrs Dieva vārds, ziniet, es pateikšu, kas notiekās. Man par viņu vairs nav jābaidās. Es varu ieskatīties brālim acīs un teikt, tā stāv rakstīts. Mierīgi. Un man nav problēma ar to. Bet tad, kad man ir kaut kādas izdomas, kaut kādi murgi, suņu murgi pilna galva, tad man ir jāsāk krimbināt ausī, degunā un vēl kaut kur. Lūk, ko Kristus nāca pateikt. Nav cita kalpošana, kā tā, ko Dievs ir nolicis. Un tajā manifestēsies Dievs. Tajā es gribu dzīvot. Tad, kad Dievs būvēja dievnamu, tad viņš Salamonam sacēja, uzbūvēja itin, kā es tev esmu teicis. Tad, kad Elija būvēja altāri un stāvēja 450 Bālu pravieši, tad Elija būvēja pēc to tēvu parašas, itin, kā bija rādīts. 12 cilšu akmeņi, salika malkus, sadalīja vērsi, aplēja ar ūdeni. Tur nekas nevar degt, mirkst ūdenī. Bet krīt Dieva uguns, jo izdara tā, kā Dievs saka. Mums nav iespējams būt cita veida draudzēji. Mums nav tālāk ceļa bez nožēlas, bez salīdzināšanās. Mums nav tālāk ceļa. Un mēs varam iekarināt 12 zelta lustras. Dievs tuvāk nebūs. Dievs nemājo tāpēc, ka zelts ir kaut kur. Lūk, ko Kristus atnāca pateikt. Izdzina ārā pirkšanu un pārdošanu. Negodīgo pirkšanu un pārdošanu. Kristus nenāca atcelt likumu, dzīvību un nāvi. Viņš nenāca atcelt. Bet Dievs saka, es esmu taisns un jums būs taisniem būt. Es esmu svēts un jums būs svētiem būt. Lūk, tas ir stāsts. Un tad, kad mēs esam savā sirdī, savā dzīvē, pilni ar kompromisiem, neņemsim kompromiss, itin laba dzīve. Bet mani motīvi ir augstprātīgi. Mana vēlēšanās kaut ko sasniegt ir motivēta nevis uz to, ko Dievs teiks, bet kā es cilvēku priekšā izskatīšos. Halo? Tajā nav Dieva svētība. Kā izskatījās Jēzus, ka viņš mazgāja kājas? Mēs sakām, halleluja, ļoti pazemīgi. Es te vienreiz domāju, tā sēdēju un domāju, kā būtu, jā. Vai es varētu nomazgāt kājas tā, kādam, ar ko es būtu tā nulles svaigi sastrīdējies. Es tā domāju. Es tiešām domāju. Es domāju, diezgan grūti būtu. Man būtu baigam lauzienam jānotiek iekšā. Man būtu baigi jāsalūst. Droši vien vēl vairāk salūst tas otrs, kam es mazgātu kājas droši vien. Bet tas ir stāsts no sadaļas, ko patiesībā Kristus atnāca pateikt, ne jau kaut ko izjaukt. Viņš saka, es neesmu atnācis atcelt nevienu rakstu galiņu. Es atnācu atkal atjaunot Dieva vārdu. Lūk, tas ir vārds. Tas ir vārds, kas notikās šajā templī. Šodien
Dieva nams nav šis, ko mēs redzam. Šī ir vieta, kur mēs sapulcējamies. Šī varēja būt zālīte. Šīs varēja būt sienšķūnas. Mēs kādreiz noturējām dievkalpojumu pie brāļa Pētera sienšķūnī. Kā jums šķiet, tur bija tas kungs? Viņam patīk, viņš ir sienu dievs? Nē, viņš ir kungs vienmēr. Viņš tur bija. Kas ir šodien Dieva nams? Es runāju par vecās derības templi, kurš ir nojaukts, un tajā vietā stāv mošeja. Viena no laika zīmēm ir tāda, kad šito te mošeju uzlaidīs gaisā un uzbūvēs 3. templi. Tā būs viena no laika zīmēm, ka templis būs uzbūvēts, tātad laika pulkstenis ir noslēdzies. Ļoti šo jautājumu apspriež visas lielvalstis, kā uzbūvēt templi. Ar šīs dienas tehnoloģijām, cik ilgi templi būtu uzbūvēti? Nu labi, pieņemsim, viņi tādi nemākuļi būs, tur sabrauks visi nejāgas gadu laikā. Ja? Ar krānu, kurš var pacelt 100 tonnas, 360 metru augstumā, tur visu to templi varbūt tās noliek ar vienu krānu. Ja? Latvijā esot tāds krāns ienācis. Prātam neaptveram. Tātad, gada laikā. Es runāju šodien par to veco templi, kurš vairs nav, kurš ir nojaukts. Tur ir uzbūvēta mošeja, kur nāk musulmaņi un pielūdz Allahu. Tātad runa nav par to templi. Runa ir par tevīm un par manīm. Runa ir par to, kad Dieva nams nekad, ja viņš ir pasludināts par Dieva namu, viņš nekad nevar pārvērsties par laupītāju bedri. Viņš nevar pārvērsties par kaut ko citu. Viņš ir vienmēr Dieva nams. Un visām tautām, lūk kāds stāvoklis, ko Kristus ienākot pasludināja. Ko viņš izdarīja mūs noliekot blakus Jūdu vai Izrēla dievam. Noliekot blakus. Ir laiks, kad mēs meklējam to kungu, un uz maniem ir runājis kāds vārds patiesībā. Ka šis nav laiks, lai mēs kļūtu bagāti, lieli un vareni, ka šis ir laiks meklēt to kungu. Uz maniem ir runājis šis vārds. Mums ir ēdiens, mums ir apģērbs. Mēs varam kalpot savam tuvākajam. Slava Dievam. Bet šis ir laiks, kad meklēt to kungu. Laiks un laika zīmes rāda. Laiks un laika zīmes un notikumi un pasaules pulkstenis un pasaules vīģes koks rāda, kad laiks ir pienācis. Kad laiks ir pienācis. Un Dievs saka tā, ka šajā laikā, kad tu saproti, kad laiks ir nopietns, un ja nama turētājs sāk sist savus kalpus, sāk palikt negodīgs, ko viņš darīs? Ir tas pats stāsts? Vai ir tas pats stāsts? Vai tā pati līdzība? Kad sāka negodīgi izturēties pret saviem darba kolēģiem. Tas ir Palmu svētdienas vai lūk šīs svētdienas vēsts. Mums taisniem ir jābūt. Esi biznesmenis. Esi darbinieks, strādā kā priekš tā kunga, ar priekš savu darba devēju. Esi vīrs, esi krietns vīrs savā namā. Esi sieva par rotu savam vīram. Amen. Ir laiks pienācis. Šīs lietas ievērot, nevis darīt tā, kā patīk. Uztaisīt vienu galdu, mīļai galdu, un kulaku galdā es šeit esmu galva. Paskaties, kāds man kulaks. Un argumenti diezgan iespaidīgi. Ir laiks pienācis.
darīt, kā rakstos sacīts. Un tā ir visa dzīve Kristum. Visa dzīve pakļaut Kristus padomam. Ir laiks pienācis. Mēs lūksim Dievu, brāļi. Un es gribu, lai mēs šajā laikā pieliekam īpašu piepūli un īpaši domājam, ko mums ir jādara pareizi un ko mums ir jādomā pareizi. Nevis vakar šī lieta gāja cauri. Es jums pateikšu, rīt viņi vairs neies cauri. Rītā viņi vairs neies cauri. Jo laiks savelkās. Mums būs jādod norēķinu par savu saņemto talantu. Būs jādod norēķinu par savu saņemto talantu. Jo laiks tuvojās. Un mēs šodien lūksim Dievu. Lai Dieva gars vairāk nekā cilvēks runā uz mums. Lai Dieva gars dara mūs uzmanīgus uz savu dzīvi un visvairāk uz attiecībām ar saviem tuvajiem. Visvairāk. Jūs esat pamanījuši, kad solītais vārds šodien neko daudz nenozīmē? Esat pamanījuši? Vai esat jau tajā kādreiz vīlušies, kad ir solīts un nedara, kad pats varbūt es solījis un nedari, galā, ko tev izdarīs? Neko. Pateic. Mēs dzīvojam laikā. Un kaut vai tāda maza lieta, ja? Bībele saka tā, kad zvērsta lauzējam, solījuma lauzējam, tam nebūs dzīvot. To ir jāizdelda. Ir tik daudz lietas un tik daudz prioritātes, kuras mums ir jādomā. Un es esmu tā pārdomājis un apsēdies, un es domāju, tauta, Dieva draudze, uz kurien tu velies, ja? Tik daudz solījumu, tik daudz neizdarīta, tik daudz mēs saprotam, ka jādara un vienkārši neejam, jo mums lūk uzbūvēts ir Mijai galdiņš, un mēs sakām, aizsa viņu neiešu, man viņas 100 gadi nav vajadzīgs, un es te tā forši pasēdēšu. Mēs tirgojamies, mēs sēžam un tirgojamies. Ja. Nāk Kristus, saka, tu man pagāja garām labākā gadījumā. Labākajā bija jābēg, patiesībā bija jābēg. Ja. Jūs gribat tādu skatām piemēru, es jums pateikšu. Mums kādreiz draudzē bija kāds vīrs, viņš jau ir nelaiķis. Vai viņš bija draudzē vai nebija, vai es to tā neatceros, bet viņš šeit bija. Un katru reizi, kad lūdz Dievu mācītājs par kādu apsēstu, viņš reiz mukārā pa durvīm. Jūs nezināt, kāpēc? Varbūt jūs varat atbildēt. Jo ļaunais gars, kad iziet no apsēstā, viņš pārstaigā neatrod, nāk atpakaļ. Un tad ieiet kādā, kur ir grēks iekšā. Viņš vienmēr mukārā. Pierādīs grēka vainu, atklās man atmaskos, man ir jāmūk. Nē, kungs, man ir vajadzīga palīdzība. Es palieku tavā namā. Es palieku līdz beigām un saņemu dziedināšanu. Es palieku līdz beigām un iemantoju apsolīto. Kas tad iemantos, mīļie? Tie, kas pastāvēs līdz galam, ir tā rakstīts. Tie, kas pastāvēs līdz galam, tie, kas būs pacietīgi, ar pacietību iemantos apsolīto zemi. Tas ir vārds. Tas ir šodien vārds. Mēs lūksim Dievu. Debes Tēvs, Jēzus vārdā, dargais glābēji. Mēs pateicamies, kungs, šodien atkal Dievs par tavu žēlastību, Jēzus, ka tā ir nemainīga, kungs. Ka tā ir liela priekš visām tautām, valodām un vienībām, kungs. Ka tavu žēlastību, dargais glābēji, ka mēs tajā, kungs, varam pieaugt, Dievs. Ka tajā mēs varam atrast, kungs, sevi, savu dzīvi, Dievs. Mēs nespējam, kungs, paši par sevi glābēji. Mēs nespējam paši par sevi nodzīvot šo dzīvi, izdarīt labu, Dievs. Mēs nespējam nodzīvot pēc tava vārda, Dievs. Bet, kungs, kad tu iztiep pāri savu caurdurto roku, Dievs. Bet, kungs, kad tu ienāc mūsu dzīvē, Dievs, un paņem mūs stingri, dargais Dievs, arī tad, kad mums nav izjūtu, Dievs. Arī tad, kad mēs nesajūtam,
tavu tuvumu vai pieskārienu glābēji. Mēs zinām, kungs, ka tu mūs vadi, mans Dievs. Un tā ir brīnišķīga liecība, Kristu. Mēs zinām, ka tu mūs vadi, Dievs, jo mēs esam turējuši tavu vārdu, kungs, Dievs. Jo mēs esam meklējuši tavu vaigu, dārgais Dievs, dārgais glābēji. Un nav brīnišķīgāka liecība, Kristu, kas iziet gara spēkā no tava tuvuma, no tavu vārdu, kungs. Es pateicos, Jēzu. Es pateicos Jēzus vārdā, kungs. Un svētīju šodien, Tēvs. Un svētīju šodien Jēzu Kristu, mūsu ceļus, dārgais Dievs, ka mēs nāksim, kungs, Dievs, un atzīmēsim Kristu. Kā tu esi izvedis tautu no verdzības, kā tu manis izvedis no verdzības, Dievs. Kā tu vari mūsu tautu izvest, Dievs, no grēka posta, no purva, Dievs. Kā tu vari izvest, dārgais glābēji. Tu to vari, Jēzu Kristu. Ne saima, kungs, Dievs, ne jauni premjeri spējīgāki vai lielāki vai prezidenti Kristu. Bet tu vari izvest, kungs, mūsu tautu, Dievs. Dārgais glābēji. Dargais glābēji. Un es zinu, mans Dievs, kad viņā dienā, Kristu, tu pajautāsi, mans Dievs, ko es darīju savas tautas labā? Kad tu pajautāsi, dargais glābēji. Un es lūdzu, Jēzus vārdā, palīdzi man saprast, palīdzi man satvert, Jēzu. Palīdzi, dargais Dievs, būt dzīvam priekš tevis, priekš tavu vārdu un valstības, Jēzu. Kungs, kā Jozs kādreiz sacīja, es un mans nams, mēs sekosim tam kungam. Un ko jūs darīsiet? Es, dargais glābējs, šodien nāku, kungs, Dievs, pie tevis, mans Dievs. Kad es gribu lūgt, Dievs, un sacīt, dārgais Dievs, es un mans nams, mēs sekosim tam kungam. O glābēji, Jēzus, kad vienmēr ir alternatīvas. Vienmēr ir kāda cita iespēja, Kristu. Bet ne uz valstību, kungs, šajā zemē, šajā pasaulē, Kristu. Es lūdzu, Jēzu Kristu, pieskaries ar svēto garu. Apgaismo, kungs, gar acis, prātu, Dievs. Apgaismo Jēzus vārdā, kungs. Mūžīgais Dievs, Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Tev, kungs, lai ir pateicība. Tev, kungs, lai ir slava šodien, dārgais Dievs. Tev, lai šodien ir pielūgsme, tev, dārgais Dievs. Un mēs, dārgais glābēji, šo nedēļu, šo laiku, Dievs, mēs ieliekam tavās rokās, kungs. Ka mēs varam domāt par to, kas ir augšā. Ka mēs varam domāt, Dievs, ka mēs tev labi patīkam, meklēt, Dievs, tevi. Saukt pēc tevis, Dievs, saņemt no tevis, kungs, palīdzību, apžēlošanu. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzam, dārgais Dievs, par tiem, kas šodien ir ciešanās, kungs. Kas šodien ir izmisumā, Dievs. Mēs lūdzam par tiem, kas šodien ir grēka nomākti un grēka uzveikti, Dievs. Mēs lūdzam Jēzus vārdā, kur Sātans ir plosījies, Dievs. Dargais Jēzu, pieklāvē, kungs. Paņem savās rokās, Jēzus, mēs iestājamies Jēzus vārdā, lai nāk uzvar, lai nāk svētā gara izlauziens, dargais Dievs. Dargais glābēji, tik daudz ļaužu ir apkārt, kungs. Tik daudz cilvēku, Tēvs. Svētais gars pārliecina, svētais gars uzrunā. Svētais gars sauc vārdā, kungs, šajā pēdējā laikā, Jēzus Kristus vārdā. Es tev pateicos, glābēji, un lai ir svētīts tavs vārds. Jēzus vārdā. Mēs šodien, dargais Dievs, lūdzam, kungs, par mūsu namiem, kungs, par mūsu ģimenēm, Tēvs. Mēs šodien, dargais Dievs, lūdzam, kungs, ka tavas caurdurtās rokas ir pāri, kungs. Ka tavas caurdurtās rokas ir pāri Jēzu Kristu, dargais Dievs, dargais glābēji, par mūsu finansēm, kungs.
Dargais Dievs, par īpašumu, par mūsu garu, Dievs, par mūsu bērniem. Kungs, par veselību, Tēvs, par laidariem, lopiem, tehniku, Kungs. Dod gudrību, Kungs, rīkoties pareizi Tavā vārdā. Kungs, mēs ieliekam visu Tavās rokās, Jēzus vārdā. Un lai ir svētīts Tavs vārds. Lai ir svētīts Tavs vārds. Jēzus Kristus vārdā. Dieva Tēva mīlestība. Jēzus Kristus žēlastība. Un svētā gara sadraudzība. Lai ir ar mums visiem. Āmen. Āmen. Lai Dievs mūs visus svētī.